Esiet sveicināti. Vazā! Oi, alus līst. Nu tā, gads ir pagājis, un mēs atkal esam savākušies uz mūsu ikgadējo ekspedīciju Survivor Adventure 2010 šogad. Esam vēl kuplākā skaitā nekā pagājušajā gadā, par ko man ir ļoti liels prieks. Ir tiešām liels prieks par mūsu jauno dalībnieku, kas ir Turās! sagatavojies nedaudz vairāk kā 24 stundās. Mēs šim pasākumam gatavojamies principā gadu. Tad ir vēl lielāks prieks par mūsu pagājušā gada jauno dalībnieku, kas šogad atkal ir klāt. Kā saka, tikko no ārstēšanās procesa. Tā kā respekt, nu un, protams, mums pašiem, kas noorganizēja šito pasākumu šajā grūtajā laikā. Un kas gadu vēl joprojām nav slimojuši, un turās vēl joprojām, ko mēs piebeigsim šodien. Nu tā. Čau! Nu tā, nav ko daudz runāt. Varbūt bišķi atkārtošos no pagājušā gada, bet ir tiešām atkal prieks stāvēt šeit pie ūdens tilpnes, kurā ies iekšā mūsu laivas un sāksies mūsu Survivor Adventure 2010. Protams, ir atkal jāpiemina tas, kad ņemot vērā visus šķēršļus, mēs tomēr esam uzorganizējuši viņu, un mums ir jauns dalībnieks, un mēs esam dabūjuši gan laivas, vispārējo, un cerams, ka mēs izdarīsim to, kas mums ir jāizdara. Nu, ja mēs izdarīsim, būs vienkārši tas ir jāizdara. Tur nav izvēle. Nu, tā kā ir laivas, ir ūdens tilpne, ir maršruts, un Survivors 2010 var sākties. Nu tā, esam braukuši visu dienu vakar, un šitais ir mūsu pirmais kemps. Kādi komentāri? Viss normāli, paēdīs brokastis un laidīs tālāk. Nu, man jau būtīgi piebilst no ko. Visi pateikt. Būtībā. Ugunskuras baigi labāk bija vakardien pēc trakā lietas. Sasildījāmies, izžāvājāmies, paēdām. Šodien ir jābrauc līdz Irbenai. Čau! Tas ir Survivors. Ir mūsu otrais kemps. Daudz labāks nekā iepriekšējais. Un lai visu šo pasākumu, varētu teikt tā, ievirzītu labākā gultnē,
Es domāju, paskaidrojums šim nav vajadzīgi. Vienkārši jātais vaļā un jādzer. Ir ārā. Rozī. Esam pie Puzes ezera. Baigi nolīja lietus. Baigais monologs. Labs monologs. Bet nu pasākums ļoti labs un manā skatījumā ļoti iet uz priekšu un diezgan raiti. Lai gan te cilvēki bēdīgi. Jā, mani sauc Raids, jā. Nu, esam Enguru veiksmīgi piebeiguši, teiksim, pilnībā kārtējā upe, ko mēs esam beiguši no A līdz Z, jā. Jo Usmā viņi sākās un Engurē, Puzes ezerā viņi beidzās. Tūlīt šķērsosim Puzes ezeru. Esam diezgan daudz nobraukuši, vēl pamatīgs puces ir priekšā. Bet nu neko, Puzes ezers sasniegts. Lietas mums bišķiņ, tā teikt, Koš kaulā! koši kaulā, jā, čakarē, bet nu, būs ok. Nu jā, Nu jā. ko lai saka? Pirms kaut kādas stundas apmēram spīdēja saule un likās, ka ir pilnīgi paradīze zemes virsū. Un tagad līst lietas un šķiet, ka esam nonākuši tādā mazā ellē. Čēršļiem bagāta, līkumota, interesanti katrā ziņā, jo mūsu devīze ir Mēs neesam nākusi šeit zeņu.
Pamazām. Nu, močiem pēdējais etaps. Pa lielām foršu atraktivitāti šodien bija. Riktīgi nočumījām un tā. Tagad kaut ko tur Ēriks saka, jāiedzer ir. Pa lielām višķīgi bija. Šobrīd man ir tāds aparāts rokā, kas saucās Metaks. Pa lielām mēs tūliņ izdzersim. Tikko nesen atpakaļ mēs palēkājām no klintīm, izdarījām labus darbus un, lai to visu padarītu daudz labāk un jautrāku, mēs šo pudeli sāksim atkortīt un klausīsimies vienu no labākajām skaņām. Grr, grr, grr. Nu tā, kāds laiciņš ir pagājis un mēs esam savākušies šeit, lai izteiktu savus viedokļus un uzskatus par mūsu vasaras ekspedīcijas Survivor Adventure 2010. Personīgi man liekas, ka pasākums bija, nu kā vienmēr, interesants un izdevies. Man patīk tas, ka bijām mēs tomēr vairāk dalībnieki nekā citus gadus. 4 tomēr bijām, diemžēl 4. dalībnieks. Kā jau es teicu, ekspedīcijas gaids ir turpinājis tālāk, bet viss, ko viņš teica, ka viņš noteikti grib būt nākamgad kopā ar mums nākamā gada Survivorā. Tālāk, ko mēs jau apspriedāmies iepriekš, kad mūsu maršruts izvēlētais attiecīgi pret laiku bija par, teiksim, garu. 3 dienas bija pa īsti. Bija interesanti, vienvārds sakot. Vienīgais tas, kas man personīgi, principā mēs arī to norunājam, ka nevienam nepārāk tas, ka mēs nesasniedzām tomēr mūsu ekspedīcijas galvmērķi atkal to Baltijas jūru, sakarā ar laika trūkumu un vēl dažādiem blakus faktoriem, bet, es domāju, tas tomēr nav tāds iemesls, lai mēs teiktu, ka ekspedīcija bija neizdevusies. Mājās tikām un plāns būtībā tika izpildīts. Daži aspekti, teiksim, ko jau minēja laivas, tur mazliet mūs bišķi pievīla viena laiva un, teiksim, tādas lietas kā paika pa daudz bija līdzi, bet būtībā 7 ūdenstilpnes, ezeri, upes, super maršruts. Jā, kopējais garums 20 km pa ūdeni un 17 km. Kājām pārgājiens, tas bija tiešām, nevis tāds sēņot brauciens, bet mēs... Bet riktīgs Survivor Adventure. Jā, ekspedīcija. Tā kā, mēs izdarījām secinājumus, kas varbūt nebija tā, kā vajadzēja. Kā jau es minēju, arī negatīvs rezultāts ir rezultāts un paliek viela pārdomām, ko nākamajā Survivorā uzlabot. Šeit mums ir rakstīts, mēs neesam nākuši šeit sēņot. Un šāds ir mans viedoklis par šo pasākumu. Jo šis pasākums bija tieši tāds. Bija ļoti daudz dažādu pārbaudījumu un šķēršļu. Un vai mēs to spējam, vai mēs to nespējam. Gan kā vienota komanda, gan katrs individuāli atsevišķi. Un kā jau minēju, tad bija lietas, bija pārbaudījumi, kurus mēs tomēr nespējām veikt. Un ir daudz lietas, pie kurām vēl jāpiestrādā, gan kopumā ņemot, gan arī atsevišķās niansēs. Bet pa lielam pasākums bija labs, labi atpūtāmies, guvām ļoti interesantu un noderīgu pieredzi, kas mums noteikti noderēs nākamgad. Jo kā nekā, mums ir priekšā vesels gads, lai mēs to visu varētu novērst un uztaisīt šo pasākumu vēl labāk. Tieši tā par to, ka pasākumam nākamgad jābūt noteikti labākam, ir
tas faktors, ka nākamgad Survivoram ir, var teikt, tāda jubileja. 5 gadu jubileja. 5 gadi, jā, un es ceru arī, ka dalībnieki iespējams būs vairāk un būs pavisam jauns maršruts, jauns novads un idejas ir, katrā ziņā centīsimies to realizēt. Bet vēl ko jāteic, jā, par mūsu dalībnieku, kas šobrīd nav klāt. Jā. Nu, viņš pirmo gadu bija kopā ar mums un ļoti labi iejutās ekspedīcijā. Nu, vienmēr sakot, kolektīvs bija ļoti labs, saskaņot darbība. Nu, visumā man arī viss. Jā, laikapstākļi arī ideāli, nu, bija gan saule, gan lietus, tā teikt, viss, ko gan varēja vēlēties. Nu, es domāju, tad ir jāsaka tikai viens. Tiksimies nākamgad Latgalē. Tiksimies nākamgad! Jo tas ir Survivor! Laikam viss.